Tad mana dzīve, otrā daļa, tāds garāks video būs atkal, kur es pastāstīšu, kā tad man gāja tad, kad es nolēmu sākt mainīt savu dzīvi, rausties ārā no tiem dubļiem, no tiem sūdiem, ja. Pirmajā video es jau pastāstīju, kā es nolēmu tā kā doties pie psihoterapeita, ja. Tas bija tāds pirmais solis, jo es sapratu, pats es netieku galā, ir jālūdz palīdzība. Nu, un tajā brīdī, teiksim, jā, es biju mēģinājis iet arī uz baznīcu, jā, meklēt tur kaut kādu atbalstu, bet līdz galam kaut kā man tur neaizgāja, jā, un nebija slikti, jā, bija forši, kad aizēju uz baznīcu, bet varbūt es nebiju aizgājis uz īsto baznīcu, jā, es nezinu, bet nesanāca, jā, un tad, ko vēl, jā, ko vēl, tad es devos uz to mūsdienās tradicionālajām palīdzības iestādēm, jā, psiholoģiskās palīdzības tātad vietām, jā, kur palīdz psihoterapija, okei. Izklausījās diezgan briesmīgi priekš manis, likās, wow. Tā tad kaut kas nav, jā. Bet, neko, pieņēmu un devos, un bija okei, jā, bija okei. Tiešām pirmo tādu smagumu, pirmo tādu lielāko depresiju man tiešām noņēma, un bija tiešām ļoti labas tikšanās, varbūt ne visas, dažas bija tādas ne līdz galam, jo tomēr traucēja kaut kāds iekšējās, jau tagad var teikt, traumas, jā, kas man liedza tur pilnībā varbūt atklāties, pilnībā, jā, būt patiesam, bet, tad, kad es spēju, tad viss notika, un bija labas sarunas, labi ieteikumi, labas, tā teikt, formulas, jā, kā tālāk dzīvot. Bet tad pienāca laiks tādam svarīgam lēmumam doties dzīvot atpakaļ uz savu pilsētu, Balviem. Es sen jau gribēju to izdarīt, bet kaut kā visu laiku nesanāca, visu laiku tā Rīga un kaut kur ārzemes bija jau cik gadus. Jā, un tā kā iepazinos ar savu topošo nākamo sievu, jā, tad nolēmām tā kā īrēt dzīvoklīti un visi pārcelties uz Balviem, kas tā kā dīvaini nepatika psihoterapeitam manam. Viņa tā kā teica, nē, tu neesi gatavs tādām pārmaiņām, bet es viņu nepaklausīju. Ja, es tā kā uzticējos vairāk savai iekšējai balsi, teicu, es to gribu, un viss es devos, ja. Tā viņa man piedāvāja tā online pēc tam tikšanās. Tas tā kā bija mans kaut kāds glābējs salmiņš, ja es turējos pie tā visa, likās, jā, man tas reiz mēnesi aptuveni es biežāk nevarēju atļauties. Mēs tur sazvanījāmies, parunājām, un likās, tāds kā kaut kāds ir, kas mani uzklausējā, un kas mani saprot, un atbalsta, un tā, bet ar laiku es sapratu, ka kaut kā baigi man vairs tas neko nemaina. Jā, es izrunāju, it kā ir forši, bet tas arī viss. Tas arī viss, jā, bija jādomā, ko vēl darīt, kā vēl sev palīdzēt. Īsti es to nevarēju saprast, ko. Nekas tāds baigā informācija man nebija par kaut kādu vēl netradicionāliem veidiem, jā, jo šis tradicionālais, principā bija izsvēle sevi, antidepresants lietot es netaisījos, jā, tāpēc. Mans antidepresants bija alkohols, jā, to gan es vēl nebiju pametis, jā, atmetis, jā. Jā, es vienkārši, kā jau es arī iepriekšējā video teicu, es ierakstīju veģetatīvās distonijas Facebook grupā, jā, palīdzēt cilvēki, iesakiet, ko darīt.
Un tiešām bija ļoti liela atsaucība, un paldies tiem cilvēkiem, kas toreiz atsaucās, jā, un bija dažādi ieteikumi, jā. Bija arī ieteikumi, protams, dzīvo uz depresantiem, jo citu variantu nav, kas man likās tāda dīvaini, ja cilvēki visu dzīvi dzīvo uz antidepresantiem un uzskata, ka tas ir vienīgais risinājums, bet, okei. Es pieņemu arī tādu piedāvājumu, jā, un protams, bija arī aicinājumi dažādās, tā teikt, reliģiskās organizācijās iestāties, arī tur varot palīdzēt, bet tas man tā kā ar kaut kā neuzrunāja, jā, jo es tomēr tāds diezgan neatkarīgs, un man bija sajūta, ka es tur aiziešu, tātad tur būs kaut kādas ļoti lielas saistības, un praktiski es kaut kādu daļu savas būtības tur arī pazaudēšu, nezinu, varbūt pat arī es tur iegūtu daudz ko, bet nē. Nu jā, un bija arī ieteikumi ļoti labi ar elpošanas vingrinājumiem un augstām dušām. Tā bija pirmā iepazīšanās ar tādu apzinātu elpošanu, jā, likās, ko elpošana, mēs elpojam, visi elpojam, jā. Kas vēl tur var būt, jā, bet tiešām, kad tu to elpošanu padarīji tādu dziļāku, tādu un apzinātu un izmainīju, un tur bija tādas baigi patīkamās sajūtas, jā, un tas nebija tā kā, wow, es tagad man vairs nav vajadzībās, jūtos labi, bet uz mirkli tādas sajūtas bija, likās, jā, ir kaut kas tur ir, bet jā, redz, es pārāk biju lielā upura pozīcijā, un pat ja tie mirkļi, tās kaut vai stunda, divas, kad es jūtos labi, paelpojot, jā, un man likās, tas taču nav pastāvīgi, un negribēju vēl atkal būs slikti, un es visu laiku degradēju ar šādām domām, visu laiku ļāvu nākt šādām emocijām virsū, kad es jau nē. Kad tāpat viss ir slikti, tāpat es neko neizdarīšu. Jā, bet jā, un tad, protams, iedzērām, un tad bija labi, un tad tā, bet visu laiku tāds augšā, lejā, pat vairāk pa leju, jā, augšā, tur etiket, jā, bet tāpat es kaut kur Facebookā mēģināju atrast kaut kādu informāciju, ko vēl darīt, jā, biju pie dažiem cilvēkiem aizbraucis, kas tā kā piedāvāja palīdzību, īsti tā kā nekas tur man baigi nepalīdzēja. Turpināju strādāt arī ar savu, tā teikt, vēl vienu cilvēku refleksoloģiju, kas man ar daudz ko deva dzīvē un veselību spēja tā kā uzlabot, jā, un arī ar veģetīvo distoniju, bet tas viss arī bija labi, bet jūtu, ka tur dziļāk ir kaut kam jābūt, kas, ar ko vajag strādāt, bet nesapratu, kā to izdarīt. Tikai bija tāda sajūta, ka vajag kaut kam jābūt vēl, noteikti kaut kam jābūt vēl. Nevar būt, ka tikai psihoterapija, kaut kāda tāda vingrinājuma, daži vēl kaut kas, nezinu, kaut kam vēl jābūt. Un, jā, tas bija 20. gads, kad parādījās Facebookā, ieraudzīju sludinājumu viena cilvēka, viena sievietes sludinājumu, ka viņa var palīdzēt ar daudz ko, tajā skaitā arī veģetīvo distoniju. Man uzreiz, jā. Uzreiz jāraksta, viņa uzrakstīju. Tad mēs sarunājām pirmo tikšanos, un tā bija tā saucamie, tie bija dvēseļu ceļojumi, jā, regresijā, hipnoterapijā, teta healings, viss tas laika līnija, dziedināšana, viss tas ir kaut kur aptuveni par to, ja par tajā pašā virzienā, tā teikt, jā, un viņi arī bija apgūsi šādu, tā teikt, vairāku tehniku apkopojumu, jā, vienā tādā
tādā praksē, jā, tādā tehnikā un piedāvāju to cilvēkiem, un es, davai darām vienalga, ko esmu gatavs. Nu, un pirmais seans notika online, jā, likās, labi, online var, tad daram. Un tas, ko es tajā sesijā sajūtu, ieraudzīju, sapratu, tas bija kaut kāds norāva jumtu. Es neatceros gluži, kā mēs tur ceļojam, bet es atceros, pēc sesijas vienkārši es sēdēju tajā savā pufā un bija tāds, tā labi. Wow! Es gribu justies tieši tā, kā es tajā sesijā jūtos visu laiku. Vienkārši visu laiku tā gribu justies. Un viss, tas bija tā kā zivī jāķis lūpā, jā, un viss aiziet, daram. Un, varbūt tās naudas nebija tajā brīdī, tas bija tāds Covida laiks. Jā, ar darbiem tur bija, kā bija, biznesa bija apstājies, bet es zināju, ka man tas ir jādara, un es cik varēju, tik darījām, mēs tikāmies, strādājām, un bija rezultāti, es daudz ko uzlaboju, savu trauksmi sāka pāriet, un tā dzīve saka, tā kā palikt mierīgāk, tāda stabilāka, un es strādāju, to gadiņu, tad arī 21. gadā, ja nemaldos, 21. gadā tas bija, kad arī pirmo reizi es izmēģināju integratīvu elpošanu. Tā ir tā dziļa apzinātā elpošanas tehnika. Ir vēl arī gan Latvijā, gan arī daudz kur pasaulē sastopamas dažādas savādākas, teiksim, tehnikas, holotropā, atzimšanas elpošana, tur šamaniskā kaut kāda tam līdzīga, jā, bet šī tāda integratīva arī viena no dziļās apzinātās elpošanas metodēm, un es izmēģināju, un tur bija vēl kaut kas savādāks, kaut kas tāds wow, jā, un visi šie instrumenti, gan tas darbs ar zemapziņu, tie ceļojumi, gan šī elpošana, es raku, un tas aizvien vairāk kaut ko izcēla, kaut ko vairāk es sapratu, un šī, pašizaugsmē, jā, var teikt pašizaugsmē, vai garīgums, iešana garīgumā, jā, kurš to sauc, bet nebūs nepareizi saukt gan tā, jā, tur bija, es jūtu, tur ir tas ceļš īstais. Tur jāiet aizvien tālāk un dziļāk un jāmeklē, jo es redzēju sevis, kā mainās mana dzīve. Vienkārši kolosāli, jā. Ja būtu iespēja vairāk vēl strādāt, biežāk es to būtu darījis, bet, diemžēl nesanāca tik bieži, es tur varbūt reizi mēnesī, 2 maksimums kaut kādu to zemapziņas tehniku darīju, jā, ikdienā sāku meditēt un dažādi citādi, daudz lasīju kaut ko, un tas bija tas kaut kas tur bija tajā visā. Un tad nāca tā kā nākamais solis, kad šī mana pirmā skolotāja man pateica, ka es tā kā arī varētu mācīties kaut kādas šīs prakses un arī pats cilvēkiem tā kā piedāvāt, un tas bija tāds tā labi. Es, nezinu, bet iekšēji bija tāda forša sajūta, ka es to gribu, jā, nepagāja arī ilgs laiks, jā, un 22. gadā sākumā es uzsāku mācības, diezgan ilgstošas pie manas nākamās skolotājas, jā.
Un tur bija daudz transformāciju, mēs turpinājām zemapziņā darboties, un tur bija daudz, kas vēl joprojām nāca ārā. Bija atkritieni, pastāvīgi atkritieni bija, tikko liekas, tu esi kaut ko jau sapratis tā. Pām pa seju un atkal, un atkal viss ir slikti, Bet tad atkal cēlies un atkal strādā un dari kaut ko. Un tu jūti tā kā, ir kaut kāda virzība, tu jau vairs tik zem un nekrīti, jau vairs tik dziļos sūdos bišķi tā kā maigā. Bet, tāpat bija grūti, tāpat bija raibi, jā, bet tā tas viss turpinājās. Tad nāca arī viens vīrietis, tā teikt, skolotājs, kurš man arī daudz iedeva svarīgas informācijas un svarīgu zināšanu. Daudz kas tā paskaidrāks par to, kā te viss notiek pasaulē, kas ir sievietes, vīrieši, kas ir ģimenes, viss šis man daudz skaidrībās vairāk atnāca jau un tad arī tāds beidzot pienāca vēl viens liels lēmums manā dzīvē, kad es nolēmu viss pietiek draudzēties ar alkoholu, jā. Jo tad, kad bija tie tā kā atkritieni, jā, pastāvīgi, tad es, protams, pirmais, kas bija, tas bija, tas bija normāli. Es saprotu, tas neiet kopā galīgi, ja, šī tā kā pašizaugsmē dzīve, tā kā tādā garīgā jau vairāk ievirzienā un šī pastāvīgā arī alkoholis lietošana, tā kā nedēļu tu dzer, tad atteies no tā visā un tad tikai atkal pievērsies, jā. 2 nedēļās esi tāds, jā, garīgs, jā, un tad atkal, tas negāja kopā galīgi. Man arī es fiziski jūtu pēc katrām tām dzeršanām bija ļoti slikti, iegājuši ļoti slikti. Un viss es vienā jaukā 22. gadā martā dienā, jāpēc, viss pietiek. Pietiek un, jā, tas bija tāds liels lēmums. Bet, es neapzinājos, cik tas būs grūts. Es aptuveni sapratu, ja, ka tas viegli nebūs. Un tiešām tas nebija viegli, ļoti nebija viegli. Tajā pat gadā es apprecējos ar jau savu tagadējo sievu. Un arī šajās kāzās, teiksim, jā, kā jau pieņemts kāzās, visi dzer, visi priecājas. Jā, tas bija arī diezgan grūti. Man to tā kā izturēt, jā, bez alkohola. Bet, neko, kā saka, es turpināju. Turpināju attīstību, tā teikt, jā. Un tad nāca tāds piedāvājums arī tā kā apgūt to integratīvu elpošanu padziļinātāk, jo, redz, Latvijā tiek veidots pirmais šīs skolas tā kā kurs, jā, un mana tā skolotāja pirmā jauna, ja teica, tev būtu tā kā jāiet tur jāmācās, bet man bija daudz ar pretestības, un tas arī nebija lēti, un es to vispār varēšu pavilkt, un tā, jā. Bija nāca arī dažādi fiziskas, problēmas tās var nosaukt, jā. Ķermenis reaģē arī fiziski uz tām visām zemapziņas traumām, un bija dažādi grūti brīži. Jā, bet es nepadevos, tomēr es nolēmu iet mācīties, un arī mācības negāja viegli, tur arī daudz bija interesanta, jā, bet es viņas turpināju, un arī šogad vēl joprojām turpinu.
šis ir otrais pēdējais apmācību gads, jā, nu, principā mēs jau esam certificēti elpošanas terapeiti, ja tā varētu teikt, jā. Nu jau strādājam aktīvi, jā, un palīdzam cilvēkiem. Šobrīd tas skan diezgan tā jocīgi vēl tos, 4 gadus atpakaļ, 5 liktos, kādas muļķības, jā. Tagad tas viss notiek. Viegli negāja, jā, es pa šiem gadiem esmu, ļoti daudz gan šīs zemapziņas sesijas, tos tā saucamos veseļceļājumus izgājis, gan elpošanas, kopā, vairāk kā 100 noteikti, tur varbūt pat jau pie 150 dažādas šīs prakses, vienu otru, un vienkārši non-stopā es ļoti daudz arī finansiāli ieguldījis sevi, jā. Protams, tas viss nemaksā lēti, bet jā, un ja man, teiksim, tajā pašā 19. vai 20. vēl pat gadā teikt, cik tev būs kā minimums 100 reizes tātad sesijas jāuztaisa, lai tu sasniegtu to tādu stāvokli, ka viss vairs netraucē veģetatīva distonija. Kāda vēl tur depresija, jā. Alkoholu es nelietoju, jā, kad vienkārši ir kaits dzīvot, jā, dzīvojam, baudām dzīvi un liekam mērķus, spraužam mērķus un daram. Nezinu, grūti, ja tajā brīdī man pateikt, ka tev būs jāiztērē tur vairāki tūkstoši, jāiegulda sevi naudas, ja teikt. Nē. Es labāk palasīšu grāmatiņas, varbūt aiziešu tur uz baznīcu maksimums, jā, un viss. Nē, tas pārāk dārgi, nē. Bet es tiešām esmu pateicīgs visiem tiem cilvēkiem, visiem maniem skolotājiem, kas ir ienākuši manā dzīvē, ir jaunie jau kolēģi un draugi un paziņas, un kas ir ienākuši manā dzīvē, jā, un es noteikti, ja man būtu vēlreiz jāiet šis ceļš, es noteikti viņu iet, un noteikti vēlreiz, jo, tas, kas ir iegūts, tas ir vienkārši fantastiski. Jā, un tas vēl turpinās, šobrīd jau ir dažādi mērķis tāds, jāizveido tas, jāizveido šis, un es esmu tā kā apņēmības pilns visu to realizēt, turpināt strādāt, turpināt darīt. Tā kā, jā, lūk, tāds ir mans stāsts no bezdibeņa, no dziļiem sūdiem uz dzīvi, kādu mēs jebkurš varam dzīvot, uz labu, patīkamu dzīvi, kvalitatīvu dzīvi. Kā jau es minēju, es nejūtu vairs nekādu pazīmi par veģetatīvo distoniju. Man nav nekāda trauksmes sajūta, man nav depresijas, man neprasās vairs alkoholu lietot, jā, un viss ir vienkārši labi, jā. Būs vēl labāk. Es neapstājos pie šī, es turpinu sevi attīstīt, jā. Tāpēc paldies, kas noklausījās šīs 20 pāri minūtes, jā, un arī varbūt pirmās tādas nevisai pozitīvas minūtes, jā, šīs tādas, manuprāt, daudz pozitīvākas, iedvesmojošākas. Ceru, ka varbūt kādu tas arī uzrunāja šis stāsts. Un, jā, varbūt arī tiekamies kaut kur, Balvos, Gulbenē, Alūksnē, kas zina, Latvijā, varbūt ārpus Latvijas. Paldies!